Valsts prezidentu Valdis Zatleru satrauc, ka skandāli korupcijas novēršanas apkarošanas birojā turpinās jau ilgu laiku. Tā viņš atzina pēc tikšanās ar ministru prezidentu Valdi Dombrovski. Visvairāk man satrauc tas, ka šī nenoteiktība un, piedodiet, arī skandāla knaba turpinās jau ievērojamu laiku. Un katrā vizītē, katrā auditorijā, kas man šajā gadā bijuši diezgan daudz, cilvēki uzdod jautājumu, kadreiz tas beigsies. Bet konkrētos faktus, kas nāca šobrīd gaismā, ir jāpārbauda ģenerāla prokuratūra, jāsniedz skaidrs atbildes, bet mums ir jācīnās ar korupcijas, atkārtot to simtām, tūkstošu un miljonus reižu, jo tādā veidā mēs palielināsim savu konkurences spēju un veicināsim arī savas valsts labklājību. Atgādām, ka vairāki knapi darbinieki apgalvo, ka iestādes vadītājs Normūns Vilnītis prettiesiski un bez pamata lūdzas noklausīties politiķu sarunas. Tikmēr Vilnītis skaidro, ka tas esot atklāts uzbrukums, lai viņu noņemtu no amata. Tagad ir izveidota ģenerāla prokurora vadīta darba grupa, kas izvērtē Vilnīša kunga atbilstību ieņemamajam amatam. Un tālāk jau arī šie jaunie pārmetumi, kas izskan, ir jāvērtē komisijai, kur maijā nonāks pie konkrētiem secinājumiem. Speciāli izveidotajai komisijai līdz 16. maijam uzdots iesniegt ministru prezidentam atzinumu par knapu priekšnieka atbilstību amatam.